Labdien! Šodien pastāstīšu stāstu, kurš iespējams dos atbildi uz jautājumiem, kāpēc mūsu valsts savā izaugsmē atpaliek no kaimiņiem, kāpēc mūsu valsts piederīgie aizbrauc, kāpēc nespējam dzīvot labāk, daudz pārtikušāk. Šis stāsts sākās 2007. gada augustā un vēl joprojām turpinās. Par to nevēlas runāt ne Latvijas Republikas valdība, ne Saeimas tā pārstāvētās partijas, ne mēdī, arī citu varas pārstāvi par to nerunā. Tāpat kā nerunā arī politologi. Vai varat iedomāties situāciju, ka Saeimas priekšsēdētāji, augsti godātā Ināras Mūrnieces kundze ierodas Saeimā, apsēžas prezidijā un atsakās vadīt Saeimas darbu? Jo viņi pasaka, ka šodien viņi strādāšot kā deputāti, jo esot lūk probūtnē kā Saeimas priekšsēdētāji. Izklausās jocīgi, teiksiet nevar būt, diemžēl var. Mūsu valstī tā ir noticis tieši ar Ventspili un Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju smagos noziegumos apsūdzēto Aivaru Lembergu, dēļ kura tiek pieļauta kopš 2007. gada 13. augusta šādas likuma vaļības. Un šajā interpretācijā piedalās gan Ventspils pilsētas domas deputāti, tie saucamie lembergieši, tie ir deputāti, kuri ir partijā Latvija un Ventspils, gan visaugstākā līmeņa valsts amatpersonas, Saeimas partijas, mēdī un tā tālāk. 2007. gada 13. augustā Aivaram Lembergam tika piemērots drošības līdzeklis noteikts nodarbošanās aizliegums, liedzot apsūdzētājiem Aivaram Lembergam pildīt Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja un Ventspils brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja pienākums. Ventspils pilsētas domas deputāti 2010. gada 9. jūnijā griezās Latvijas Republikas prokuratūrā, lai noskaidrot, kas tad īsti Lembergam ir liekts. Un mēs saņēmām atbildi, ka no 2007. gada 13. augusta Lembergam papildus visiem iepriekšējiem drošības līdzekļiem ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta pirmtiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurors Mežsargs ir pieņēmis lēmumu par drošības līdzekļu piemērošanu, papildus visiem pārējiem drošības līdzekļiem, mājas arestam piemērot arī aizliegumu tuvoties noteiktam personam un noteikti nodarbošanās aizliegumu, liedzot apsūdzējumu pildīt Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājiem un Ventspils brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja pienākums. 2008. gada 22. februārī drošības līdzeklis tiek mīkstināts, bet paliek spēkā drošības līdzeklis, kurš liedz Aivaram Lembergam pildīt gan Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja, gan Ventspils brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja pienākums. Ģenerāla prokuratūra mums skaidro, kad viņa ir griezusies Ventspils pilsētas domē un ka Ventspils pilsētas doma ir informēta par šiem drošības līdzekļiem. Diemžēl jāsacina, ka Ventspils pilsētas doma, tās deputāte, zinot, kad ir piemērots šāds drošības līdzeklis, uzstājas to, ka Ventspils pilsētas domas Lembergam ir jāieņem Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja amats. Pašvaldības darbu Latvijā regulē likums par pašvaldībām. Ko tad raksta šī likuma 25. pāns? Likuma 25. pāns skaidri un gaiši nosaka, ka domas darbu vada tās priekšsēdētājs. Šajā gadījumā to būtu jāvada Aivaram Lembergam, bet domas priekšsēdētājas vietnieks aizvieto domas priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākums, ko uzdevis domas priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā. Likums tālāk skaidro, ja domas priekšsēdētājs atlaists vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, domas priekšsēdētāja vietnieks pilda domas priekšsēdētāja pienākums līdz jaunās domas priekšsēdētāja ievēlēšanai. Likums skaidri definē brīžos, kad domas priekšsēdētājs atrodas klātienē, tas ir Ventspils pilsētas domē, tad šajā laikā Ventspils pilsētas doma nevar vadīt domas priekšsēdētāja vietnieki.
Kopš 2007. gada mēs zinām, ka domas priekšsēdētājam Aivaram Lembergam ir piemērots drošības līdzeklis, par kuru jau informēja. Mēs arī tagad zinām, ka likums par pašvaldībām nosaka, ka domas darbu vietnieku var vadīt tikai tad, kad domas priekšsēdētājs atrodas prombūtnē. Diemžēl, kopš 2007. gada domas darbs Ventspils pilsētas domē tiek oficiāli vadīts un pēc būtības vadīts no Lemberga puses, bet formāli no priekšsēdētāja vietnieku puses. Faktiski iznāk tikai divi varianti. Vai nu domas priekšsēdētājs Lembergs ir pārkāpis viņam piemēroto drošības līdzekli, vai nu Ventspils pilsētas domas darbs, kurš tiek vadīts klātienē, atrodas arī deputātam domas priekšsēdētājam Lembergam, ir uzskatāms par neleģitīmu un viņa pieņemtie lēmumi nav spēkā. Kas notiek tālāk? Šā sasaukuma sākumā, 2013. gada 19. jūnijā, sanāk pirmā Ventspils pilsētas domas sēde, kur sāk vadīt Ventspils pilsētas vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Baiba Līdaka, tā kā to nosaka likums. Līdakas kundze izsludināja šo domas sēdi. Domas sēdē vajadzēja izskatīt jautājumus saskaņā ar likumu par pašvaldībām, proti ievēlēt domas priekšsēdētāju, ievēlēt domas priekšsēdētāju vietnieks un noteikt patstāvīgo komiteju skaitu un sastāvu. Kas notika Ventspils pilsētas domē? Līdakas kundze atklāja, Līdakas kundze apstiprināja ievēlēto deputātu mandātus un sākās diskusija par domas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Protams, Lemberga partijas, lembergieši izvirzīja smagos amatnozīmumos apsūdzēto Aivaru Lembergu. Es savukārt liku priekšā izvēlēties viņiem no viņa pašu vidas iepriekšējā domas priekšsēdētāja vietnieku Jānu Vītoliņu. Protams, Vītoliņa kungs atteicās un ar atklātu balsojumu tika ievēlēts Aivars Lembergs. Pēc tam, nesaprotamu iemeslu dēļ, sēde tika slēgta, pirms tam runu sakot tieši Aivaram Lembergam. Neviens nezina, kā tā sēde tika noslēgta. Visi Lemberga deputāti izklīda, un pie mums pienāca Vītoliņa kungs, kurš informēja, ka ir sasaukt nākamā domas ārkārtas sēde ar lēmumu projektu par domas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu un par patstāvīgo komiteju un to sastāvu ievēlēšanu. Tātad tās pašas dienas 15:00 notika ārkārtas domas sēde, kurā es iebildu, kāpēc šī domas sēde notiek nenoslēdzotos iepriekšējā domas sēdē, jo domas sēdi pēc Līdakas kundzes vajadzēja vadīt tieši Lemberga kungam, kas netika darīts, un Lemberga kungam vajadzēja būt tam, kurš arī parakstās Ventspils pilsētas domas sēdes protokolu, jo viņam saskaņā ar likumu par pašvaldībām vajadzēja turpināt vadīt domas sēdi pēc tam, kad viņš tika ievēlēts. To viņš neizdarīja, līdz ar to mēs secinām, ka Ventspils pilsētas domas vairākums jau pašā savā pirmajā darba dienā apzināti ir pārkāpis likums par pašvaldībām normu. Mēs tajā domas sēdē diskusijā vairs nepiedalāmies, jo mums nebija skaidrs, kāds status ir Aivaram Lembergam. Neviens to neizskaidroja, un kāpēc tā sēde netika noslēgta, un kāpēc ir nepieciešama ārkārtas sēde, kurā ievēl Aivaru Lembergu vietnieks. Tālāk par to mēs informējam varam, mēs informējam Saeimu, Saeimas priekšsēdētāju, toreizējo Solvītu Āboltiņas kundzi, un saņēmām vairāk kārtīgi no varuma vēstules, kuras parakstīja valsts sekretāra vietniece Ragauzes kundze, un kurās tika skaidrots, ka viss ir kārtībā. Kad it kā prombūtne var arī būt jēdziens, kad priekšsēdētājs ir juridiski ierobežots. Kaut gan visos pārējos valsts likumos prombūtne strikti nosaka, kad tā ir
tā ir situācija, kad cilvēks neatrodas konkrētā vietā, konkrētā laikā. Mums par brīnumu mēs uzzinājām, kad ir prasīts skaidrojums, un ka skaidrojumu par probūtas jēdzienu varam ministrija ir prasījusi Tieslietu ministrijai. Un ka skaidrojumā Tieslietu ministrija varamam ir atbildējusi, ka viņiem nav saprotama vispār tāda situācija, kā priekšsēdētājs var atrasties prombūtnē, vienlaicīgi atrodoties klātnietnē kā deputātam, un kad domas priekšsēdētāja amats izriet no domas deputāta amata, un tāda situācija nav iespējama. Izvērt pēc šī skaidrojuma varamām vajadzēja nekavēties atrisināt šo situāciju, vai nu lūgt Ventspils pilsētas domē izvēlēties jaunu domas priekšsēdētāju, vai nu atkal atlaist Ventspils pilsētas domu, vai lemt par kādu citu risinājumu, lai tiktu ievērot likumu, un lai pēc tam mums nebūtu jādomā par to, vai vispār Ventspils pilsētas domas lēmumi var būt tiesiski. Diemžēl šīs varam atbildi tika saņemta ministra Sprūdža pēdējā darbdienā, un jaunie ministri Edgars Celinsks, Naudiņkungs, viņiem gan nelikās saistošs šāds Tieslietu ministrijas skaidrojums. Tad, kad mēs uzzinājām par to Tieslietu ministrijas skaidrojumu, tika sagatavota jauna vēstule, kuru nosūtījām Laimdotai Straujumai 2014. gada 3. novembrī, pieliekot klāt visu sarakstu, kādu mums ir bijusi ar varam ministriju, pieliekot klāt Tieslietu ministrijas skaidrojumu varamam, un lūdzot vienreiz pa visām reizēm ieviest skaidrību šajā jautājumā, ko likums par pašvaldībām nozīmē jēdziens probūtni, un vai Ventspils pilsētas domas lēmumu, kuri pieņemta klātienē atrodoties priekšsēdētājiem, bet domu darbu vadot priekšsēdētāju vietniekam, ir vispār likumīgi, un ja viņi nav, tad mēs lūdzām novērst šos likuma pārkāpumus, kā arī izvērtēt varam ministrijas darbu. Diemžēl jāsacina, ka labākās Latvijas valsts tradīcijās Straujums kundze mums neatbildēja. Viņi nosūtīja šo mūsu vēstuli atbildes sniegšanai varam ministram, tagadējam ministram Gerharda kungam. Savukārt Gerharda kungs, kā ierasts, jebkuru sūdzību pa Ventspils pilsētas domu sūta tālāk Ventspils pilsētas domē, lai viņi sagatavo atbildi. Tāda ir tā mūsu valsts. Praktiski iznāk, ka ja tu vērsies pret kādu institūciju, tad tā pati institūcija, pret ko tu vērsies, galā sagatavo atbildi. Paši varat spriest, kāda tā atbildi var sanākt, un vai viņi būs godīgi vai nebūs. – 2014. gada 6. decembrī mēs saņemam kārtējo atbildi no varam, kurš šoreiz ir parakstījis pats ministrs Gerhards, un kurā ministrs skaidro, ko tad nozīmē prombūtne. Viņš raksta, papildus ministrija informē, ka jūsu minētais apgalvojums, ka ministrija slēp no sabiedrības Tieslietu ministrijas viedokli par jēdzienu prombūtni, nav korekts. Ministrijai nav pienākums publicēt savā mājaslapā vai paust publiskajā telpā visus citus institūciju viedokļus, ko ministrija saņēma uz darba procesā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Tieslietu ministrijas ir norādīts, ka Tieslietu ministrijai nav tiesība veikt oficiālo normatīvo aktu interpretāciju, un Tieslietu ministrija nevar sniegt saistošs izskaidrojums par tiesību normu piemērošanu. Līdz ar to Gerhards min, kā Tieslietu ministrijai vēstulē paustā informācija var tikt uzskatīt tikai par Tieslietu ministrijas viedokli attiecīgajā jautājumā, kas var nesakrist ar ministrijas viedokli konkrētajā jautājumā. Redzēt, būtiski atšķīras Tieslietu ministrijas un varam skaidrojums.
Pēc 2 dienām, 2014. gada 8. decembrī, mēs izlasām sekojošu ziņu. Ministra Gerharta vadītā ministrija ir atsaukusi tiesā prasību pret Lembergu par viņu atstādināšanu, kur savā laikā inicēja ministrs Sprūčs. Praktiski Gerhards negaidīja tiesas lēmumu, bet jau paziņoja, ka ministrs Sprūčs rīkojies neprofesionāli un valstī zaudējumu nesoši. Vai tā ir sagadīšanās, kad mums atrakstītais skaidrojums prompūtnes jēdzienam un šis tiesas atsaukums notika gandrīz vienā un tajā pašā laikā? Es domāju, ka nē. Ministrs Gerhards vienkārši izpildīja koalīcijas iespējami noziedzīgo vienošanos, kur tiesājumai personas intereses tiek turēts augstāks par mūsu valsts likumiem, sabiedrības interesēm. Pēdējā laikā Lembergs mēģina sev pataisīt par cietēju opozicionāru politisku vajātu. Skaudrā patiesība ir apstākļi, ka viss ietekmīgo partiju zieds, viņu ieceltie valsts varas pārstāvi visu šo laiku izdabājuši Lembergam. Nodrošināt netraucēti piekļuvu Lembergam pašvaldību, brīvos pārvaldes, valsts kapitāla sabiedrību līdzekļiem, tādējādi faktiski nodrošināt Lembergu ar līdzekļiem, ar kuru pēc tam tālāk var iespaidot gan politiķi, gan ierēģi, gan mēdīji viedokļus, domu un lēmumus. Protams, viss šīs lietas notiek izmantojot nodokļu maksātāju sarūpētos nodokļus. Un tamdēļ nav brīnums, ka, piemēram, pensionāriem, mediķiem, skolotājiem, policistiem vai ugunsdzēsējiem līdzekļi trūkst, jo, diemžēl, mūsu valstī prioritāte ir nodrošināt smagos amatnoziegumos apsūdzētu personu ne tikai ar nepieciešamiem viņa attaisnojušiem lēmumiem, bet arī ar valsts un sabiedrības līdzekļiem. Mūsu politika visu šo laiku ir palīdzējusi Lembergam neievarēt likumus, ignorēt tiesas lēmumus, zināmā mērā ar savām darbībām izdarot spiedienu uz izmeklētājiem, prokuratūru, tiesu, arī tā saucamā Lemberga krimināla lietas izmeklēšana un iztiesāšana. Man personīgi nav šaubu, ka Lembergam ir nepieciešama, kam dēļ ir Lembergam nepieciešama varā ministrija. Šī ministrija Lembergam ir nepieciešama, jo tā ir galvenā, kur atbild par pašvaldības darbu. Tā ir tā, kas apstiprina pašvaldības nolikums. Šajā gadījumā varam ministrija jau no 2007. gada ir izdabājusi un apstiprinājusi Atžgārnas nolikums, Ventspils pilsētas domas nolikumu, kurš ir pretrunā ar valsts likumu un kurš pieļauj šādu iespēju, kas likumā ir skaidri un gaiši noraidīt, protu Lembergam atrodoties klātienē kā deputātam un priekšsēdētājiem Ventspils pilsētas domu formāli vadīt Ventspils pilsētas priekšsēdētāju vietniekam. Savās publikācijās esmu jau minējis, ka šajā situācijā ir vainojami visi pie vara atrodušie politiķi. Piemēram, paskatīsimies, kas tad ir vadījis šo valstu kopš 2007. gada, kad tika piemērots šīs drošības līdzeklis. Toreiz ministra prezidents bija Aigars Kalvīts no Tautas partijas, Tieslietu ministrijas Gaits Bērziņš no Nacionālās apvienības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Edgars Zalānis, Oskars Spudziņš, Aigars Štokenbergs. Toreiz koalīcijā iekļuva Tautas partija, Latvijas pirmā partija, Latvijas zemnieku savienība, Latvijas zaļā partija, partija Jaunais laiks, savienība Latvijas ceļš. Pēc tam nāca Ivar Godmaņa valdība.
kur par reģionālās attīstības un pašvaldības ministri strādāja Edgars Zalāns, pat tieslietu ministrija tas pats Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības. Šo valdību veidoja Tautas partija, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš, Latvijas zemnieku savienība, Latvijas zaļā partija. Tālāk valsts uzņēmās vadīt Valdis Dombrovskis, reģionālo un attīstības ministriju dažādos laikos vadīja Edgars Zalāns, Raimonds Vējons, Dagnijs Staķi. Tieslietu ministrs bija Marks Segliņš, kādu laiku pienākumus pildīja arī Uldis Auguls un Imants Viesturs Lieģis. Šo valdību veidoja Jaunais laiks, Tautas partija un Zaļo zemnieku savienība. Tālāk arī valdību vadīja tas pats Valdis Dombrovskis, tieslietu ministrija Aigars Štunkabergs, Aigars Štokenbergs un vidas aizsardzības un reģiona attīstības ministrija Raimonds Vējons. Toreiz valdību sastādīja Vienotība un Zaļo zemnieku savienība. Pēc tam nāca tas saucamais tiesiskās koalīcijas laiks. Ministra prezidents atkal tas pats Valdis Dombrovskis no Vienotības. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, vidas aizsardzības reģionālās lietas ministrs Edmunds Sprūčs. Šis ir tas laiks, kas zināmā mērā ienes cerību, ka viss var mainīties. Jānis Bordāns bija tas tieslietu ministrs, kuru valdīšanas laikā varam saņēma skaidrojumu jēdzienam prombūtni, kur pēc tam tālāk ignorēja gan Salinskis, gan Naudiņš, gan Gerhards no Nacionālās apvienības. Šis bija tas laiks, kad Edmunds Sprūčs mēģināja iedibināt kārtību Ventspils pilsētas domē, prasot atlaist tiesājamo Lembergu. Diemžēl vesela rinda pārstāvi, tā skaitā Solvita Āboltiņu pārējie, un arī Valdis Dombrovskis iebilda šādai iniciatīvai. Šis laiks beidzās un sākās ar vien lielāku patvaļu. Nākamo valdību sāk vadīt Laimdots Straujumu. Tajā pa vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriem strādāja Einārs Celinskis, Romāns Naudiņš, patreiz strādā Kaspars Gerhards, pa kuru jau minēja. Un tieslietu ministri bija savukārt Baiva Broka, Gaidis Bērziņš un patreiz strādā Rasnečs kungs. Es vēlos jums arī norādīt, ka tā pati Saeimas partijas Saskaņa arī nav bez vainas. Viņi vienkārši nav bijuši koalīcijā, bet viņi ir tādi paši Lemberga sabiedrotie, tādi paši izdabātāji tiesājumiem, smagos noziegumos apsūdzējumiem, valsts apzakšanā Lembergam. Minēšu divus piemērus. Pirmkārt, viņi caur Rīgas brīvostu uztur retoriku attiecībā uz Rīgas brīvostas pārvaldi, lai tā, tāpat kā Ventspilī, notiktu aizklāti, lai neviens nezinātu, kas tur notiek, lai varētu brīvi rīkoties ar šos valsts iestādes, institūtu, finanšu līdzekļiem bez absolūtas kontrolas. Viņi caur Rīgas brīvostu kopā ar Lembergu mēģina kropļot Latvijas tranzīta nozari, kas attiecas uz Ventspils pilsētas domu. Tāpat reiz Ventspils pilsētas domē Lembergam ļoti labs sabiedrotais Saskaņas centrs biedrs Vitālijs Tursevičs, kuru iepriekšējās, kurus manās pārraidēs no Ventspils pilsētas domu jūs esat redzējuši, kurš ir tas personāžs, kurš bija gatavs izraut no manām rokām Ventspils pilsētas domas sēdes laikā video kameru. Tādējādi nav šaubas, ka lielākais vairums mūsu partijas elites pārstāvi ir Lemberga marionetes. Bet smagos amatnoziegumos apsūdzētais Lembergs ir faktiskais šīs valsts politikas noteicējs.
Ir dzirdēts, ka valsts vadītāji bažījies par valsts aizsardzību, par to, kā atgriezt atpakaļ dzimtenē aizbraukšos mūsu valsts piederīgos. Tiek piesaukts NATO, tiek piesaukts aizsardzības budžeta palielinājums un tā tālāk. Tiek veidots ļoti dārgs ar emigrācijas politikas. Kam tas viss? Kam tas viss būs vajadzīgs, ja politiķi turpinās degradēt jēdzienu viens likums, viena taisnība visām, tādējādi faktiski spiežot mūsu valsts piederīgajiem atstāt šo valsti, jo valstī valda bezcerība. Cilvēki redz, kā likums traktē, pieņem un piemēro mūsu valsts vadītāji un ko prasa no viņiem. Mūsu valstī valsts piederīgie, kuri nav politiķi, ir nepieciešami, acīm redzot, tikai tam dēļ, lai maksātu nodokļus un apgādātu šos politiķus ar naudu un iespējami šo naudu no valsts paņemt. Esmu pārliecināts, kamēr notiks politiskie tirgi, kuros viens partija pievērs acis uz otras darboņu likuma pārkāpumiem, kamēr valsts pārvaldē turpinās atrasties valsts izzakšanā apsūdzēts personas, kamēr partijas pārvaldīs valsts kā, jāsaka, kā bandīti, dalot ietekmes sfēras, tikmēr pat novirzot visu valsts budžetus, tanku, bruņu mašīnu, iegādai dažādi bezjēdzīgi ar emigrācijas programmas īstenošanai, valsts pastāvēšana draud nemazināsies, bet ar vienu palielināsies. Cilvēki bezcerībā vienkārši pametīs šo valstu. Es zinu un ticu, ka mūsu valstī ir cienījami valodnieki, politologi, žurnālisti, arī politiķi un likumsargi, kuriem nav vienaldzīgs, kas notiek Latvijā. Es gribu vērsties pie valodniekiem, žurnālistiem, politologiem. Vai nebūtu vērts manis iezīmētai tēmai pievērst pastiprinātu uzmanību, izskaidrojot politiķiem, ko nozīmē jēdziens prombūtne, arī likums par pašvaldību sakarā, kā arī saņemt atbildes no tādām personāžām kā Gerhards, Rastnečs Straujum, Vējons, Brigmans, Āboltiņa, Mūrniec, Bērziņš un citiem, ko viņi domā par šo situāciju, kuras jums izstāstīja. Vēršos arī pie politiķiem, uzdodot jautājumu, cienītie, kad novērsīsiet iespēju smagos amatnoziegumos apsūdzētām amatpersonām ieņemt amats valsts pārvaldes institūtos? Kas jums ir svarīgāks? Viena lielos apmēros valsts izzakšanā apsūdzēta persona vai valsts un tās piederīgie? Būtu labi, ja arī šo jautājumu pēc iespējas vairāk un biežāk uzdot politiķiem žurnālisti. Un visbeidzot vēršos pie likumsargiem. Vai tiešām nav saucam pie atbildības, kā minimums visi tie Ventspils pilsētas domas deputāti, varam pārstāvu politiķu un ierēģi, kuri apzināti ir veicinājuši Aivaram Lembergam piemērotā drošības līdzekļu apiešanu, tādējādi graujot valsts pamatus, apdraudot Ventspils pilsētas domas pieņemto lēmumu leģitimitāti. Es domāju, ka ikviens Latvijas valsts piederīgais vēlas dzīvot pārtikušā sabiedrību cienošā perspektīvā valstī. Ja tā tas būtu, neviens no šīs valsts nebrauktu prom. Viņiem vienkārši nav pieņemams politiķi līdz šim realizētās likumīgu zagļu valsts modelis. Ir pēdējais laiks sākt rīkoties. Kopā ar šo video es pievienošu arī šīs vēstules, pievienošu domas protokols, ārkārtas sēdes protokolu, audio ieraksti, pievienošu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skaidrojumu, kā arī Tieslietu ministrijas skaidrojumu, lai viss varētu iepazīties ar to, par ko es šodien jūs vēlējos informēt. Cerams uz drīz tikšanos, jo mums ir daudz ko stāstīt par to, kas notiek tieši Ventspilī. Uz redzēšanos!